Ievads funkcijās. Kad pamatskolā parādās šis jēdziens, tad dažiem mēdz sākties panika. Un tad kas ir funkcija? Nu, tās ir kaut kādas sakarības, ja, starp skaitļiem. 1 un 3, 2 un 5. Jeb tātad advancētākiem vārdiem, tāda funkcija, tātad ir, kad vienas kopas elementam var piekārtot tieši otrās kopas elementu. Bet tas sarežģītāk, vienkāršāk kāds saprast, tātad tie ir ciparu pārīši, un tad tas ir veids, kā mēs no pirmā iegūstam otro, jā. Un kā šajā gadījumā mēs iegūstam, ir tātad pirmo reizinot ar 2, un pēc tam pieskaitot 1. Tātad tās sakarības, kā no viena skaitlīša var iegūt otru skaitlīšu. Tad tie pārīši, ja vēlāk tos sauks par koordinātām. Un tieši lineāras funkcijas ir, kā no pirmā dabojam otro, kaut ko piereizinot, un kaut ko pieskaitot. Tas skaitlis, ko mēs zinām, ir x, un to skaitli, ko mēs iegūstam, mēs nosaucam par y. Ja zināms, mums ir pirmais skaitlis, kā aprēķināt otro, mēs rakstam, ka otrais skaitlis, jeb y, ir vienāds ar tātad kur x, tātad pirmais skaitlis, otrais skaitlis vienāds ar pirmais skaitlis, reiz 2 plus 1. Šādi. Un tad mēs samainām reizinātājus var mainīt vietām, no y ir 2x plus 1. Un tad mēs redzam, ka šitā ir lineāra funkcija standarta formā. Un tad to skaitli, ar ko mēs reizinām x, parasti apzīmē ar k, un to skaitli, ko beigās pieskaita, apzīmē parasti ar b. Un katram koeficientam ir liela nozīme. Un par to, kāda nozīme ir šiem diviem koeficientiem, es pastāstīšu nākamajos 2 video. Ko lineārā funkcijā nosaka virziena koeficients? Virziena koeficients ir tātad tas skaitlīts, ar ko mēs reizinām x, ja, lineārā funkcijā. Un tad, ko tas koeficients pasaka? Tātad, ja šis koeficients pie x ir lielāks par 0, tad grafiks izstīsies šādi. Jeb tātad viņš veidos tātad šauru leņķi ar pozitīvo x virzienu, tas ir oficiāli, bet to arī var iedomāties, ka tā kā augšējais galiņš skatīsies tātad pozitīvajā virzienā. Jeb, kā saka, funkcija būs augoša. Bet turpretī, ja koeficients k ir mazāks par 0, tad tā līnija būs šāda. Tātad būs plats leņķis ar x pozitīvo virzienu. Tas ir tāda oficiālais, bet neoficiāli var skatīties, tāda galiņš skatās negatīvajā virzienā, vai arī tāda vienkārši funkcija ir dilstoša. Un tas bija virziena koeficients. Ko nosaka brīvais loceklis, jeb parasti tas koeficients b? Tātad tas ir būtībā tas, kas te galā tiek pieskaitīts, ja, kad k tiek sareizināts ar x, ja. Un tad, ko tas b koeficients pasaka, ja? Tātad, ja k koeficients pateica, vai tā līnija ies uz augšu vai uz leju, tātad šādi vai šādi, tad koeficients b pateiks, kurā vietā tā taisne krustos y asi. Tātad viņi krustos y asi, tātad jebkuram punktam, tātad uz y asi pirmkārt, tātad x koordināta ir 0, un tātad krustos tajā vietā punktā 0b. Nu, tātad, ja, teiksim, b būtu -1, tad, reku, mēs atrodam -1 uz y asi un caur to tātad ies tā funkcija. Un, teiksim, ja y ir 3, mēs y, teiksim, ja b ir 3, mēs atrodam 3, un tad tā taisne obligāti iet caur to punktu 3. Un tā var šmaukties funkcijās. Definīcijas un vērtību apgabals. Tēma, kas visbiežāk skolēniem jūg eksāmenos. Un kāds ir visvieglākais veids, kā par to domāt? Par apgabaliem. Ja tātad vienkārši ierāmēt funkciju. Ierāmēt. Šādi tā. Iedomājamies, ka funkcija ir rāmis, ja. Un definīcijas gabals būs tātad šīs te sānējās malas, sānējās definīcijas apgabals, sānējās malas. Ja, un tāda sānējās malas tādā krusto, kad x ir 7 un -8. Tātad mums būs no -8 līdz 7. Bet jautājums likt apaļajās iekavās vai kantainajās iekavās. Un atbild pavisam vienkārši, tā kā redzēt, funkcija beidzās mums ar punktiem galā. Ar pilniem punktiem nozīmē, ka gala vērtības ir ieskaitītas, un tāpēc arī ieskait gala punktu. Un kā te noteikt vērtību apgabalu? Ir tādi, ja mēs ņemam sānējās malas, tad mēs ņemsim augšējo un apakšējo malu. Tāda, kur apakšējā mala krusto -4 un augšējā krusto 4. Tā kā mums ir vērtības gan pie 4, gan pie -4, tad mēs ieskaitam gala punktus. Un kā to viegli var atcerēties, teiksim, definīcijas apgabals burts tātad D, burts D, tātad redzam, mums tagad divas svītras, ja. Tās tā kā divas sānējās svītras. Tāpēc arī mēs skatāmies malas, bet redzam, E-burtam nav, ja? Nav divas svītras, tikai viena augšējā svītra. Bet kas ir E-burtam, ja? Tātad rekur E-burtam ir veselas 3, ja? Horizontālas līnijas. Tātad mēs arī skatāmies uz horizontālajām līnijām un tur meklējam vērtības. Vieglākais veids, kā noteikt, vai funkcija ir augoša vai dilstoša. Tātad pavisam vienkārši tāda, ja funkcija iet uz augšu, tad tā ir augoša. Ja funkcija iet horizontāli, tad tā ir konstanta. Un ja funkcija iet uz leju, tad viņa
ir dilstoša. Bet man daži skolēni saka, bet pagaid, nu šitā arī var dilt, jo redz, viņi iet uz leju. Bet atbilde pavisam vienkārši, ja tāpēc, ka mēs lasām, ja no kreisās puses uz labo pusi. Tieši tāpēc iedomājamies, ja mums ir, ka mums kreisajā pusē ir kaut kāda bumbiņa, un vai nu mēs viņu veļam augšā kalnā, vai nu ripinam viņu pa grīdu, vai nu pa kalnu lejā. Tāda lasīšanas virzienā. Un tas arī ir viss, kas jāzina. Funkcijas nulles. Kas tas par sviestu? Tātad pavisam vienkārši tas ir tās vietas, kur funkcija ir nulle. Un kas tad ir funkcija? Funkcija ir tātad y. Ja. Vienkārši, kad y ir nulle. Tātad, ja mums ir funkcija y ir 2x plus 1, lai aprēķinātu funkcijas nulli, mēs y vietā ieliekam nulli, pārrakstam, samainām vietām, tā lai ir klasisks lineārs vienādojums, pārnesam viennieku uz otru pusi, izdalām ar 2 un iegūstam, ka funkcijas nulle ir x ir mīnus 1 puse. Un uzdevums ir atrasināts. Kā noteikt funkcijas pozitīvos un negatīvos intervālus. Un tas ir pavisam vienkārši. Viss, kas ir jādara, mums jāskatās uz x asi. Un ko mēs varam darīt? Mēs varam x asi iedomāties kā miskastes vāku, vienkārši kā miskastes vāku. Tas nozīmē, viss, kas ir virs miskastes vāka, ir vispatīkami, svaigs gaiss, nekas nesmird. Tas viss ir pozitīvais. Un tātad viss, kas ir zem miskastes vāka, tur viss smird, viss ir slikti, viss ir slapš, netīrs. Tātad visa šitā daļa ir tātad negatīva. Un tā mums jāpasaka x koordināts, pie kurām funkcija ir pozitīva un negatīva. Un kā mēs to varam izdarīt, mēs varam arī mēs uz x arī atzīmēm. Ja šitajā gabalā tātad visa līnija ir pozitīva, tad šitajā gabalā viņa visa ir negatīva, šitajā ir atkal pozitīva un beigās atkal negatīva. Tātad pozitīvie intervāli būs tātad x piedara no tātad mīnus 8 līdz mīnus 7. Kāpēc jāieskaita mīnus 8, jo rekur astotnieks vēl ir pozitīvs, bet mīnus 7 nav pozitīvs, jo tā, kad x ir mīnus 7, tad y ir 0, ja, un tas nav pozitīvs skēls. Tātad rekur mums ir no mīnus 3 līdz 5. Un tātad negatīvais intervāls tātad no mīnus 7 līdz mīnus 3, un tātad rekur šitas galiņš tātad no 5 līdz 7. Un septītnieks ir ieskaitot, jo tā, kad x ir 7, tad y ir mīnus 2, un tas ir negatīvs skaitlis, tāpēc mums tas arī ir jāieskaita. Un uzdevums ir atrisināts. Ir pienācis gals. Ir pienācis gals bailēm no matemātikas un formulu iezubrīšanai. Ir pienācis gals cīnīties vienam pašam un nesņemt palīdzību. Ir pienācis gals gaidīt 100 cilvēku garā rindā, lai tiktu uz manām privātstundām. Tāpēc Ernesta skola ir oficiāli atvērta. Iemācies nevis iezubrīt, bet saprast matemātiku. Jauniešiem uztveramā un nepiespiestām veidā. Matemātika vairs nebūs šķērslis. Ernesta skolā ir pieejami video par pierakstu veikšanu, mākslīgo intelektu, padomiem mācībās un dažādām matemātikas tēmām. Tas viss tiek atjaunots un papildināts katru nedēļu. Un tas nav viss. Ir vēl. Katru vakaru norisinās videozvans, kur tiešais te ar skolēniem tiek izrunāts jebkurš jautājums, kā arī jebkurā dienas laikā skolēns rakstiski var uzdot jebkādu jautājumu. Skolēniem ir personīga pieeja man, kurš pēdējā mācību gadā palīdzēja 50 skolēniem individuāli nokārtot matemātikas eksāmenu. Un pats galvenais visā matemātikas ceļa garumā tev atbalstīs skolēni, kas ir tieši tādā pašā situācijā. Ernesta skola to visu piedāvā tikai par 29 eiro mēnesi. Pilnībā pieejami jebkuram skolēnam ar jebkādu materiālo stāvokli. Ikmēneša maksājumu, ko pilnīgi jebkurā laikā un vietā var apturēt. Tagad izvēle ir tavās rokās. Turpināt grūtā un garlaicīgā veidā zubrīties vai vieglā un nepiespiestā veidā sasniegt ievērojami labākus rezultātus. Es sveicināts Ernesta skolā.